Да, я, к сожалению, в очередной раз в этом сезоне заболел. Не настолько серьезно, как до этого, но у меня воспаление легких. Но это уже в прошлом. Поэтому, надеюсь, в следующие выходные вы меня увидите переодетым. Вот. А по поводу игры, мне кажется, интересная игра. Во всяком случае, мне очень понравилась и игра в плане действительно тактическом, и понравилась игра как по самоотдаче обеих команд. Ну, вот, наверное, и все, я думаю. Самоотдача была на все 100% у главного тренера команды. Кричал громче всех, очень неистово. И даже было заметно, что команда уже с первого тайма, с первых секунд очень серьезно подошла к этой игре. Вот расскажи, пожалуйста, по этому поводу, как вот Дуарте готовил вас? Ну, на самом деле, никакого специального настроя не было, то есть. Поэтому я думаю, что он просто сам проникся этой игрой и пытался донести это до всех игроков. Мне кажется, у него получилось. Кто-то даже, как Вадим, перезавелся, наверное. Хотя это отдельная история, ладно. Это все-таки как-то чувствуется то, что вы чувствуете реальным соперником ваш фарм-клуб, который при определенных обстоятельствах, в том случае, что вы можете расслабиться, может выдать совсем другой результат? Ну, вообще, я скажу, тренер учит нас чувствовать любого соперника опасным. И по этому сезону уже было видно, что мы теряли очки с Нью-проектом. Ну и действительно были трудные матчи, поэтому неважно, это наша вторая команда или какая-то другая. Playoffs ar to ir īpašs, ka te ir dots vismaz 3 spēles, vismaz 3 iespējas. Tāpēc šo pirmo iespēju mēs esam atstājuši sev kā mācīšanās iespēju. No šīs spēles mēs ļoti daudz mācīsimies, un es domāju, ka nākošo spēli mēs uzlabosim ievērojami. Jo tā bija paraugs spēle, kas uz šo brīdi mums drusku bija pietrūcis. Es domāju, ka viena no tādām lielākajām kļūdām mums bija tas, ka mēs drusku vieglprātīgāk nospēlējām aizsardzībā, bet mēs to ņemsim vērā un nākošajā spēlē mēs tur pieliksim un ne tikai. Bet mūsu komanda ir spējīga iesist vārtus un spējīga arī nepadoties. Ko jūs redzējāt, pēdējie 2 vārti bija mūsu labā. Principā otrais puslaiks 1-2 mēs viņu uzvarējām. Un es domāju, ka šī spēle, ja mēs no viņas labi mācīsimies, tad nākošā spēle būs citāda. Mēs jau bijām arī gatavi šodien tā spēlēt, bet kaut kur nedaudz pietrūka koncentrēšanās un spēlētājiem varbūt ne līdz galam izpildīja tās norādes, ar kurām mēs varējām aizķert kādu vēl papildus vārdus aizķert. Bet nākošā spēle noteikti būs savādāk. To, ko mēs pamanījām, to, ko es pamanīju, es noteikti šodien jums neatklāšu. Un man vajag arī nedaudz aiziet prom no šīm emocijām, paskatīties atkārtojumu. Un es domāju, es pamanīšu vēl kādas pāris lietas, ko mēs uzlabosim. Gan savā spēlē izlabojot kādus mīnusiņus, gan arī izmantojot viņu mīnusus, jo tādu ir daudz. Jā, playoffs ir tikai sācies. Šī bija pirmā spēle, tāpēc viss vēl ir priekšā. Un mēs vēl pacentīsimies attaisnot tos vārdus, kurus mēs devām pirms play-offa, ka viegli viņiem nebūs. Un šī spēle viņiem bija vienkārši savā ziņā pēc rezultāta, bet nākošās noteikti nebūs tādas, un mēs par to parūpēsimies.